Vai zināji? Ne visi ziedi kaķiem ir draudzīgi. Daži no tiem pat ļoti, ļoti indīgi. Tādēļ, pirms dodies ciemos pie kāda kaķu saimnieka, ir lietas, ko ņemt vērā. Zigi! Par kaķiem viņiem tiešām interese par istabas augiem ir daudz lielāka. Tikko parādās kāds jauns augs, vai tas ir vāzēs, vai tas ir puķa podos, vai terasēs, vai uz palodzēm. Kaķis vienmēr pienāks, pagaršos. Nevienmēr uzreiz pagaršos, ja, bet viņš noteikti izrādīs to pirmo interesi, kad kaut kas svaigs jauns ir parādījies. Bet kā es to varu, Linda, zināt, kurš augs manās mājās varētu būt bīstams manam mīlulim? Lielākoties, ja mājās ir augi, kādu bīstamu augu jūs noteikti atradīsiet, jo gandrīz lielākā daļa tiešām ir toksiski. Par netoksiskiem augiem īsti augi netiek uzskatīti, jo viegls gramošanas traucējums rada gandrīz visi istabas augi. Ja, ir augi, kas ir ļoti toksiski un var izraisīt pat letālas sekas dzīvniekam. Gandrīz katrā mājā ir šādi augi kā difenbahijas, amarīļi, dracenas, oleandri. Faktiski diezgan daudz augi, kas ir mājās sastopami un ir kaķiem ļoti bīstami. No grieztajiem augiem noteikti pavasara puķes, sīpolveidīgās, hiacintes, tulpes, narcises, arī neļķes ir toksiskas. Šādu augu uzņemšana var radīt ne tikai gramošanas traucējumus un vemšanu, bet arī nopietnākas pazīmes, gan izmaiņas sirdsdarbībā, nierdarbības traucējumus, krampjus, neiroloģiskas pazīmes. Ko darīt, Linda, ja es skatos, kad mans kaķis ir ņēmis un tās tulpas apēdis? Pirmām kārtām nav jāgaida pirmās pazīmes, kamēr jūs ieraugat, kad kaķis ir klīniski saslimis. Ja? Vēršamies pie ārsta klīnikā. Ideāli, ja nezinām puķu nosaukumus, tad noteikti var arī nobildēt un doties pie ārsta ar fotogrāfiju. Mēs atrodam pēc katalogiem un noskaidrojam, kāda ir konkrēta auga toksicitāte. Par rīcību ārsts jau uz vietas izvērtējot klīniskās pazīmes un varbūtēju toksicitāti lems par tālāko rīcību. Par augiem, kas ir zinām, ka ir uzņemti, noteikti laicīgi vēršoties pēc palīdzības, ir iespēja ātrāk dzīvniekam palīdzēt, bet tas nekad negarantē, ka mēs varam uzspēt palīdzēt. Jo ir augi, kas ir ļoti toksiski, tā skaitā lapas, piensula, putekšņi, un pat neliela šāda augu daļu uzņemšana var būt ar smagām sekām. Linda, izstāsti, kas te ir tavā kompozīcijā, kas ir no tā, kas šeit redzams, ne visai labs vai pat indīgs mājdzīvniekam? Par šo kompozīciju tieši runājot. Vienas no biežākām, skaistākajām pavasara puķēm. Jā. Dabā mūsu purene, jā, šī ir gan dekoratīva purene, bet mūsu purene neskaitās īpaši toksiska dzīvniekam, bet abas sīpolu puķes, gan hiacinte, gan narcise, ir toksiskas un var radīt nopietnas veselības traucējumus. Zigijs, šeit tad ēd zāli. Un es tā vienmēr domāju, ļoti labi Zigijs ēd zāli, iztīrīs to vēderu. Tu saki, ka tas nemaz nav labi? Noteikti ir sākotnēji jāizvērtē, cik bieži parādās šāda pazīme, jā, vai tā nav saistīta ar veselības traucējumiem, bet šķiedrvielu uzņemšana vairāk gan kaķiem var liecināt, ka trūkst vai nu minerālu vielas, vitamīni ēdināšanā, jā, vai arī ir samērā maz šķiedrvielu daudzums. Sunim mazliet vienkāršāk mēs varam šķiedrvielas pievienot uzturā, palielinot dārzeņu izbarošanu, ja, tās var būt salātu lapas, tie var būt kāposti, pēc būtības zaļie augi, ko varētu pievienot klāt pie ikdienas ēdienreizēm. Un vēl jau mēdz teikt, gan par kaķiem man šķiet, ka jāēd zāli nākamajā dienā lietus būs. Es dzirdēju tādu, tā ir taisnība.
par tādām dabas likuma sakarībām. Pilnīgi iespējams, ka lietas būs. Es domāju, ka meteorologi varētu uz šo atbildēt labāk, bet es domāju, ka ja ēd zeltu, tad visticamāk nākamā dienā vai tajā pašā būs vemšana. Dinozo, tava teritorija.